Kā jums šķiet, jūs esat labs cilvēks? Tas ir ļoti dziļš jautājums. Dziļš? Es nezinu. Tas, nevar atbildēt vienā vārdā. Tā kā vērtājot, ir divi varianti, viens slikts vai labs. Es labs? Es nezinu. Es nedaru citiem pāri bez iemesla. Bez iemesla. Bez iemesla. Iemesls viegli atrast. Tas ir tā viena problēma, jā. Attaisnojums, jā. Kāpēc mēs jautājam? Tāpēc, ka mums katram ir savi standarti, bet ir Dievs, kurš ir debesīs, kurš radīja šo pasauli, viņš vērtēs pēc sava standarta. Jā. Un kā jums liekas, pēc viņa standarta jūs esat labs? Man liekas, šis jautājums uzdots festivālā ir mazliet... Kā tu pateici? Absurdi. Jo tomēr šeit cilvēki klausās mūzikas, es domāju, Dievam nepatiktu. Šeit cilvēki uzvedās, tas man liekas, Dievam nepatiktu. Tāpēc es domāju lielākoties, ja es esmu šeit, man liekas, visi šie cilvēki esmu šeit, es nezinu, kā Dievs justos. Kā jums šķiet, vai jūs esat labs cilvēks? Es domāju, ka jā. Kas jums tā liek domāt? Es esmu jauks pret visiem. Pret visiem, jā? Jā. Labi. Jūs esat kādreiz melojis? Gan jau, jā. Jā, tas nav pārāk jauki melot. Es zinu, jā. Labi. Man liekas, ka tas jau padara bišķi zemāk, vai ne? Gan jau, jā. Jūs esat kādreiz domājis ļaunas domas? Gan jau. Jā. Piemēram, negodājis savu mammu vai tēti? Nē. Piemēram, nepaklausot viņiem kaut kādā skaidrā lietā? Nē. Viņš varētu tā gadīties, bet varbūt arī nezinu. Tas ir jūsu ziņā. Bet kāpēc mēs jautājam? Tāpēc, ka Dievs, kurš ir radījis šo pasauli, viņam ir savi standarti. Un mēs katrs uztaisam savus, mēs pielāgojamies, mēs attaisnojam, bet galu galā mēs tiksim tiesāti pēc viena standarta. Jā. Kā jums liekas, pēc Dieva standarta jūs būtu labs? Nezinu, kādi viņa standarti. Tad es varu pateikt īsi, ka meli, piemēram, ir grēks. Es zinu, jā. Vai zakšana ir grēks, arī dzeršana ir grēks. Tas gan tālāk. Jā, labi, paldies. Šeit to nožēlot. Šeit jūs esat labs cilvēks. Domāju, ka jā. Kas jums tā liek domāt? Citi apkārtējie. Viņi saka tā, jā? Jā. Bet jūs esat, piemēram, kādreiz domājis ļaunas domas? Kas nav? Nē, es tikai par jums, es neprasu par citiem. Nē, jebkuram cilvēkam ir bijušas kaut kādas ļaunas domas vai no dusmu iespējā vai kaut kas tam līdzīgs, bet, ļoti maz. Labi, kā jums liekas, kas ir jāizdara, lai jūs vairs nebūtu labs cilvēks? Lai es vairs nebūtu labs cilvēks? Jā, kas ir? Es pat īsti nezinu, kam būtu jānotiek. Nevar iedomāties. Piemēram, ja jūs nozagtu kaut ko. Ja es nozagtu, tik labs cilvēks es nebūtu. Jā. Bet man tā liekas, tas, vai tu esi labs cilvēks, tas ir bišķiņ vairāk nekā tas, ko tu esi darījis kaut kad. Tas ir vairāk mentalitāte, kā tu izturies pret citiem cilvēkiem. Jā. Piemēram, kā jums liekas, citiem cilvēkiem ir labi, ka pret viņiem domā ļaunas domas? Tas saka, izturoties pret citiem kā? Tas ir atkarīgs kādā kontekstā. Tas ir, ja kāds pa viņiem domā sliktas domas, tas viņiem dzīvi neietekmē pa lielam. Bet, ja tas viņu dzīvi kaut kādā veidā var ietekmēt, tad tas ir slikti, jā. Labi. Vēl jautājums, ja jūs nozagtu, es prasīju, bet par nogalināšanu, ja jūs nogalinātu, jūs būtu labs cilvēks vēl? Nē. Bet ja tas būtu attaisnojums kaut kā? Piemēram, viņš nokrāpā tavu sievu vai nezinu ko? Tur ļoti labam attaisnojumam jābūt. Jā. Bet ļoti cilvēki tā bieži vien attaisno. Ja nogalinot cilvēku, tu izglābi vēl 10 dzīvības vai vismaz 2, tad tas ir attaisnojums. Ja tu izglābi 10 slepkavas, piemēram, 10 slepkavu dzīvības un nogalini vienu nevainīgo. Ja es nogalinu nevainīgo un dēļ tā nomirst vēl 10 cilvēki. Nē, tiek izglābti. Ja tiek izglābti, tad tas ir attaisnojums. Jā, labi. Daži saka, ka Hitleru vajadzēja nogalināt, un tad tas ir attaisnojums. Jo tādu izglābi kā daudz citus. Dziļa filozofija. Labi. Kādā ziņā mums jau galvenā doma ir tāda, ka mums katram ir savi standarti. Piemēram, citi cilvēki saka, ka melot ir grēks, citi saka, ka nav. Bet galu galā mēs tiksim tiesāti pēc Dieva standartiem, tas, ko viņš ir noteicis. Jā. Kā jums liekas, pēc viņa standartiem jūs būtu labs? Es nezinu. Atkarīgs no tā, kā Dievam standarti. Es neesmu īpaši dievticīgs cilvēks pats par sevi. Jā, saprotams. Līdz ar to
Grūti vērtēt. Viņš arī neskatīsies tā, ka viens ticēja vairāk vai mazāk, viņš skatīsies reāli, ko viņi darījuši. Jā. Jo, piemēram, ja jūs būtu Dievs un uztaisītu šo pasauli, jūs ieliktu kaut kādus noteikumus. Un tāpēc arī viņš ielika savus noteikumus. Un jautājums ir, vai mēs esam ievērojuši vai nē. Lielākā daļa visi mēs esam pārkāpuši šos noteikumus. Ja pēc vecā testamenta noteikumiem, tad es nezinu vienu cilvēku, kas nav pārkāpis noteikumu. Nē, viņam ir tādi absolūti. Viņam nav testaments bija tieši ar Izraēlu, bet viņam ir absolūti, piemēram, ka ir vīrietis ar sievieti, tā ir laulība, bet viss pārējais ir maucība vai laulības pārkāpšana. Jā. Un arī Jēzus, viņš teica, ja tu skaties uz sievietes ar acīm un iekāro savā sirdī, tu jau pārkāp laulību. Jā. Tas ir grēks, un es nezinu par jums, bet es zinu, ka lielākā daļa vīrieši skatās pornogrāfiju. Protams. Un tas ir, tu jau to dari, tu iekāro savā sirdī. Un tad pēc viņa standartiem mēs neesam neviens labs, un tas ir tas, ko es aicinu cilvēkus padomāt tiešām. Jo tas nav tādā maza lieta, jo viņš ir mūsu radītājs, viņš ir mūsu veidotājs, un viņš varēja darīt, kā viņš gribēja. Viņš ielika noteiktus standartus, un viņš pat ir teicis, ka ja mēs to jau daram, tad mums pašiem nāk par labu. Ja, piemēram, tu godā tēvu un māti, tas tev atmaksājas. Un tāpēc arī citi standarti, ko viņš ielika. Un mēs visi esam pārkāpuši, un viņš mums dod izvēli, vai mēs paliekam tajā ceļā, vai mēs nožēlojam. Es zinu, kas ir nožēla. Protams. Es uzdodu jautājums, jo cilvēki dažādi ir. Piemēram, daži domā, ka nožēlē, ka tu aiziet pie priestera un izsūdzi viņam savus grēkus. Bet Dievs nedaudz citādāk to skatās. Es to arī īsti par nožēlu nesaukt. Jā. Tas ir vairāk bailes no Dieva. Bailes var motivēt uz kaut ko, bet nožēla... Tas ir, ja cilvēks aiziet izsūdzēt grēkus, tas ir ar to mērķi, lai Dievs viņu apžēlo. Nevis, ka pašiem ir žēl kaut kas vai kaut kas tam līdzīgs. Varbūt kaut kas sakrājās sirsniņā, bet galvenais mērķis ir, lai Dievs viņu apžēlo. Jā. Es domāju, ka tā varētu būt vispār laba doma. Bet tas, ko es gribēju pateikt par nožēlu, ka tu pavada skumjas un vēlme tā vairs nedarīt. Jā. Nevis kā, piemēram, kā tu zini, varbūt tajās daudzās baznīcās, kur aiziet un viņi izsūt tam priesterim vai kam. Bet tu redzi, ka viņi visu laiku dara to pašu atkal un atkal un atkal. Viņiem nav patiesas vēlmes to nedarīt. Bet Jēzus gribēja, lai cilvēks nāk pie viņa un viņš patiešām grib to nožēlot un grib gaismu, grib patiesību. Jā. Viņš arī teica, ja jūs atzīsiet patiesību, patiesība jūs atbrīvos. Nožēlai galvenais augurs ir, ka tu tiec brīvs no tā grēka, nevis, ka tu vari atkal darīt, nevis, ka tu uz brīdi esi apslēpis, attaisnojis, bet ka tu vairs negribi to darīt. Tā tieksme kaut ko tādu darīt. Jā, es to stāstu, tāpēc, ka man tā bija, ka es visādus grēkus darīju, nav tā, ka es būtu kaut kāds īpašāks vai savādāks. Kāpēc braucu šeit? Tāpēc, ka es biju ļoti līdzīgs cilvēks kā tā lielākā daļa. Bet Dievs man parādīja, ka tās lietas nenes labumu un es pats netieku no viņām vaļā. Jo viens ir tā kā, ka tu, kamēr tu skaties to pornogrāfiju, tu domā, es to gribu un man tas nāk par labu vai kaut kā, es kaut kā sev apmierināšu vai ko. Bet galā tu saproti, ka tu tam kalpo, tu īsti netiec no tā vaļā. Varbūt tu nemaz negribi tai nedēļas nogalē to darīt, bet tu to dari. Negribi varbūt dzert, bet tu to dari. Un tad es sapratu, ka es kalpoju tām lietām, gluži kā Jēzus teica, ka tas, kurš dara grēku, ir grēka kalps. Un tad es saucu uz Dievu un viņš mani atbrīvoja no tā visa un viņš man palīdzēja tikt no tā vaļā. Jā. Tas ir iespējams, ja ir patiesa nožēla, tāpēc es arī jautāju par to. Tā kā jūs teicāt, ka nevis, labi, bijība arī var strādāt, bet tev jābūt žēl par to, ko tas izdarījis. Jā, protams, lai sevi izmainītu, tur vajag nedaudz vairāk. Tur vajag mentalitātes maiņa neliela. Ja zini, kāda ir viena galvenā lieta, ko Dievs grib, lai mēs saprotam, ka mēs paši sevi nevaram izmainīt. Mēs nevaram savu sirdi izmainīt, savu prātu. Mēs varam kaut kādus pagriezties nedaudz uz citu pusi, kaut ko sāk darīt citādi. Tu zini, kā piemēram iziet kaut kādas anonīmus un vēl visādas programmas, un viņi pārprogrammēt uz citu, bet sirds no tā netiek izmainīta. Ja viņam ir kaut kāds kairinājums to atkal darīt, viņš atkal to darīs. Ja ir tieksme, ja ir vēlme, to var izdarīt. Tas ir darbs. Es nepazīstu nevienu cilvēku, kurš tā var būt izdarīts. Es pazīstu pāris cilvēkus, kas ir bērnības dienās, jaunības dienās iesēdušies uz alkoholu, uz zakšanām un tam līdzīgām lietām, kas ir pieauguši un arī ar darbu no tā visu tikuši laukā. Bet, piemēram, no skaudības vai no dusmām?
domāju, ka iespējams arī ar pie sevis strādāšanu tas ir nedaudz grūtāk, jo skaudības dusma tā ir tās ir emocijas pa lielam, un emocionāli sev nostādīt tā, lai tādas lietas nebūtu ir daudz grūtāk nekā no kaut kādām darbībām izvērt. Es zinu, ka man tas bija neiespējams. Es ļoti gribēju, lai man nav skaudību, bet pilnīgā betrē. Bet Dievs pilnībā atbrīvo no visam. Jā. Tāpēc es arī stāstam, jo tā kā jūs varbūt ticat, ka ir tā, ka cilvēki atbrīvo, bet es zinu, ka līdz galam sirdī nav, vienalga, mēs varam palikt katrs pie sava pret to. Bet es zinu skaidri, ka viņš ir spēcīgs to izdarīt. Ja viņš uztaisīja mani mātes miesās, ja viņš uztaisīja koku, kurš tā kā, piemēram, iesaist sēklu, viņš uzaug jauns koks, izdod augus atkal tā 1000 gadus un tā iet uz priekšu. Viņš uztaisīja visādas lietas, kas strādā perfekti. Viņš var izdarīt, viņš var izmainīt arī manu sirdi. Viņam nav grūti to izdarīt. Bet viņš nekad nerīkojas pretī mūsu gribai. Viņš nedarīs tā, ka viņš es gribu, lai tu esi labs, tad es tevi pārtaisīšu labu. Tam jāsanāk kopā ar tavējo, vai tu gribi. Jā. Tā, viņš ir noteicis, ka būs elle pēc šīs dzīves, bet viņš saka savā vārdā, viņš saka, es negribu, lai viņi tur, viņš saka, es negribu, lai neviens pazustu. Bet tā ir principā cilvēka izvēle, jo elle ir tā vieta, kur vienkārši tiek atņemts viss, ko viņš deva šeit pa brīvu. Ko tu vari šeit baudīt pa brīvu, piemēram, gaiss, vai ūdens, vai ēdiens, vai saule. Visādas lietas arī foršas baudīt pa brīvu. Un tad viņš vienkārši teiks, neteiks, bet tomēr tā, tu nepateicies, tu negribēji to, tu negribēji neko no manis, negribēji radītāju, kurš to visu bija radījis, tad tev būs viss bez tā. Jā. Jā. Saprot, jā. Jā, bet viņš negrib to, viņš ļauj cilvēkiem izvēlēties, viņš aicina cilvēkus. Jā. Jā. Saprot. Jā, ko jūs domājat par to visu? Es saprotu. Jā, jā tas, jūs zināt, kā vērsties pie Dieva un kā prasīt viņam palīdzību? Tas man īsti neinteresē, bet man dzīve iet citu ceļu. Kādā ziņā citu? Kā teicu, es neesmu īsti dievticīgs. To es saprotu. Es esmu savā ziņā pašpietiekams. No tādas skatu. Bet, ja jūs paskatītos uz objektīvas realitāti, tad jūs tik daudz lietas neietekmējat. Jūsu dzīve var vienā brīdī beigties un viss kaut kas var mainīties. Protams. Jā, tā kā jūs neesat pašpietiekams, jūs tikai varbūt kaut kādās atsevišķās jomās, maz salīdzinoši. Jūs varbūt varat nopelnīt naudu, bet varbūt tikai tāpēc, ka tāds jums darbs ir pagadījies. Jūs varat varbūt labās attiecībās, varbūt tikai tāpēc, ka jums tādi cilvēki ir apkārt. Bet tas viss ir uz laiku un jūs nevarat nodrošināt savu nākotni. Var, protams. Ja ir labs darbs, var iekrāt naudu nākotnē, lai būtu. Bet, piemēram, naudas vērtība var zust vai var karš sākties? Protams. Vai tevi var apzakt? Kas dievticīgam ir citādi? Nē, lieta tāda, ka es gribu parādīt, ka jūs patiesībā neesat pašpietiekams, ko jums liekas. Jā, protams. Tas ir... Es nesaku, ka man ir kaut kas citādāk darba ziņā. Jā. Nē, es to vienkārši domāju tā, es jau nedomāju, ka es esmu pašpietiekams tādā ziņā, ka ar mani nekad nekas nenotiks. Es esmu pašpietiekams tādā ziņā, ka man nav īpaši daudz sliktu tieksmi. Man nav no kā mukt, man nav no kā beigt. Man savu dzīvi patīk, kāda ir. Jā. Bet, piemēram, mēs parādījām dažas sliktas tieksmes, bet ir patiesībā daudz vairāk. Es zinu, jā. Ļoti daudz. Jā. Un tā kā jautājums, vai tu gribi viņas redzēt, vai negribi? Es šobrīd īpaši daudz sliktas tieksmes vismaz no sevis neredzu. Jā, protams, katram ir kaut kādas, bet nav nekas tāds, kas vajag dzīvi ietekmēt. Ja tev, piemēram, būtu labs ģimenes ārsts, un tu viņa ietu regulāri uz vizītēm, tu gribētu, lai viņš tev pasaka visu par tavu ķermeni, tā kā, vai tas ir labi, vai tie procesi ir labi, vai tās analīzes ir labas un tā tālāk. Vai arī tu gribētu tā, lai viņš saka, tev viss ir labi un gan jau būs labi. Protams, es gribētu, lai tad, kad es eju pie ārsta, lai viņš man pasaka, ja kaut kas ir slikti, vai viss ir labi. Par katru lietu konkrēti nav vajadzīgs. Man doma ir tāda, ka, ja tev būtu vēzis, es domāju, ka tu gribētu, lai tev pasaka, vai tev ir iespējams ārstēt, vai kas tur notiek. Protams. Bet līdzīgā veidā ir ar grēku. Un, ja mēs vēršamies pie Dieva, viņš parāda to, kas tur ir, un viņš grib to izņemt ārā. Līdzīgi kā to vēzi vai jebkuru citu problēmu. Viņš grib atrisināt. Okay. Jā. Tā kā varbūt mums ārēji liekas, ka viss ir labi, bet
Patiesībā ir daudz visādu grēku, kuri ir noslēpti zem tās virsējās tās skaistās kārtas. Ja kaut kāda grēka ir, šobrīd man neietīk. Mazāk jādomā. Labi, ne jau par to. Es runāju vienkārši par to, kāda ir jūsu sirds, kāda sirds ir realitātē. Jo Dievs zina daudz labāk. Ja mēs, es uzdevu jautājumu jūs par to, ko ir labs cilvēks. Daļa cilvēki saka, ka viņi ir labi. Bet tad, kad viņi sāk padomāt, tad viņi vairāk arī saka, ka viņi nav labi. Jo patiesībā viņi vienkārši nekad nebija skatījušies bišķi dziļāk. Vai tiešām ja es izdaru tās lietas, vai es tev joprojām esmu labs. Bet vienmēr bija tikko viens cilvēks, viņš bija godīgs, viņš teica, es esmu slikts cilvēks. Un viņš teica, es darīju to un to, un tāpēc viņš ir slikts. Dievam tas ir daudz vērtīgāk, ka tu esi atklāts, nevis, ka tu gribi paslēpt un aizgriezties no tā prom.